Ja esat skatījušies iepriekšējo Somijas sēriju, tad zināt, ka mēs ar Laumu esam devušies roadtripā ar mūsu Teslu uz Labzemi. Šodien ir Ziemassvētku un mūsu mērķis ir satikt Ziemassvētku vecīti, kā arī pavadīt neparastu Ziemassvētku vakaru. Esam ieradušies Ziemassvētku vecīša ciematā un, protams, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc šeit cilvēki brauc. Un arī mēs gribam satikt pašu Ziemassvētku vecīti un, protams, arī redzēt, ko vēl var sadarīt šī ciematā. Pirms devāmies iepazīties ar Ziemassvētku vecīti, mēs vēlējāmies vispirms iepazīties ar šo Ziemassvētku ciematiņu. Pirmais, ko pamanījām šeit, ir tas, ka ir ļoti daudz turistu no visas pasaules. Un lielāko daļu sastāv cilvēki no Āzijas valstīm, kā Ķīnas, Indijas, Japānas un tā tālāk. Uzreiz var saprast, kāpēc šie cilvēki dod Ziemassvētkus svinēt tieši šeit. Jo šī vieta ir patiesi skaista un visnotaļ rada lielisku Ziemassvētku atmosfēru. Šeit manījām ļoti daudz suvenīru veikals, kā arī kafejnīcas un kādā arī pat iegriezāmies, neskatoties uz garo rindu un pārbāzto telpu. Gribējām izbaudīt arī vairākas piedāvātās ciemata aktivitātes, bet secinājām, ka te viss ir diezgan dārgs un uz daudz ko ir ļoti garas rindas vai pat biļetes jau ir izpārdotas. Par laimi vienu aktivitāti mēs jau bijām pieteikuši iepriekš, un tā ir braukšana Haskiju kamanās. Tad mēs arī ejam satikt Ziemassvētku vecīti uz viņa ofisu. Hello, hello. Good to see you. Where are you from? We are from Latvia. Okay, good to see you, our brothers and sisters. Thank you. Yeah. Hey, this is my office here. Okay, nice. Where you have beautiful clothes, I absolutely love it. Sit down here and here. Santos camera books we are taking photos. Okay. Yeah, come over here. 1, 2, 3. Cheese. Cheese. Hey, and then maybe it comes up like this. 1, 2, 3. Cheese. Cheese. Hey, Yeah. have a good day. Have a Thank good you. day. Question is, I have a question. Can you try to say in Latvian? Yes, in Merry then. Christmas. Yeah. In then. First go to Okay. check and then we do videos. Okay. Yeah, sure. Have a great day. Have a great day. Thank See you. later. Kā redzat, īstenībā te bija tāds neliels apmāns. Yep. Kā redzat, vēlreiz saku, kā redzat, mēs ar Laumu esam tajā pašā vietā, kur mēs iegājām iekšā. Jo šis viss process notika 3 dienu garumā. Pirmajā dienā mēs stāvējām rindā ar cerību, ka mēs tiksim pie Ziemassvētku vecīša, kas bija nereāli gari jau tad. Tad mēs nolēmām nekās nākamajā dienā. Mēs lai tur apkārt dzīvojamies. Mēģināsim agri no rīta. Jā, otrā reize agri no rīta. Mēs tagad esam nakti pavadījām blakus taisnai vietai. 9 varās vaļā durvis, jau ir iet iekšā pie viņa. 8 mēs tur bijām. Jā, 8 jau bijām, 9 varās durvis vaļā. Mēs tagad ejam iekšā, mums priekšā ir viena ģimene no Amerikas. Labi, tagad mēs gaidām visi kopā, tur smējamies, taisam bildes pie durvīm, durvis atverās, ielaiž sievieti iekšā. Mēs ejam pa gaiteni. Ejam pa gaiteni, jā, kā redzējāt tie video. Mēs ejam un pēkšņi ienāk vēl 40 cilvēki par sānu durvīm. Un viņi saka, ka šie cilvēki būs priekšā, viņi ir iebukojuši šo vietu pirms, tā kā, nezinu, internetā vai kā, vai kaut kur. Jo tā nekāda booking nevajag šai vietai, tad satikt to Ziemassvētku vecīti. Mēs neko aklamtām ar roku. Tad mēs uzzinājām, ka arī pilsētā ir Santa. Mēs atbraucam tagad pie viņa. Kā redzat, šeit ir tā māja, kur rakstīts, varat satikt Santu, ir Ziemassvētku vecīti. Un rinda te nav, un mēs domājam, vismaz šeit mēs atnāksim. Mēs domājam, hops, viss izdarīsim projām. Kas notika? Mēs ejam iekšā, filmējam, viņš tad bišķi satraucies, ja neskapēc. Nepatīk viņam filmēties. Jā, izskatās, ka nepatīk. Es viņam prasu, vai var kaut ko pateikt, priecīgi Ziemassvētku, viņš saka, pa priekšu uztaisīsim bildes, un viņa bildes, jo izrādās viņam iekšā tur ir kamera. Viņam tāda pults. Jā, viņš tur knipsē, nu labi, uztaisam, mēs sabildinājām, viņš saka, video, iet tur nopērkāt bildes, un tad skatīsimies. Tu iej iekšā, viņš uztais bildes, doma pārdot bildes, un tad viss, un pēc tam var filmēt, tas maksā. Viena bilde maksā 35 eiro, 2 bildes maksā 25 eiro par katru bildi. Līdz ar to jūs šķirsieties no lielas naudas summas vienkārši par neko, un viņi to pasniedz, ka tas ir pa brīvu. Apmāns. Naudas mašīna. Un tragākais, ka Ziemassvētku pilsētiņā mēs aizjām uz vienu vietu, Ziemassvētku vecīti var satikt. Tad ir pēkšņi vēl viena Ziemassvētku vieta, kura vēl viena vecīti satikt. Mēs prasām, kā tad te ir 2? Nu, it kā nē, bet nu it kā jā. Viņš jau varbūt tikai viens. Un izrādās, jā, ir 3. arī pilsētā.
Nu, diemžēl tas viss tāds naudas lietas, neko citu Piedodiet, nepateikt. mēs atbraucām uz Labzemi pārbaudīt, vai Ziemassvētku vecītis ir īsts, un viņš nav īsts. Tas vienkārši ir, lai naudu nopelnītu. Viņi 3 vismaz šeit un ar viltotu bārdu, ar viltotu. Atgriežamies atpakaļ Santa Klausa ciematiņā. Tagad mēs dosimies braukt ar Husky kamanām. Un īstenībā biļetes bija ļoti izpirktas, un mums bija tāds laiks, kas ir 3, kad jau sāk palikt tumšs, bet īstenībā paskatieties, cik skaisti te ir, nemaz nav tik tumšs pirmkārt, un otrkārt viss ir ļoti skaisti izgaismots. Mēs izvēlējāmies lētāko un vienkāršāko variantu. Tepat Santa Klausa ciematā, kas bija 15 minūšu brauciens kamanās. Šis priekšrots izmaksāja 50 eiro katram. Rovaniemi apkārtē pieejams dažādas Husky tūras, gan garākas, gan īsākas. Taču visas maksā diezgan dārgi, aptuveni ap 200 eiro. Braukšana Husky kamanās ir viena no top lietām, ko piedzīvot Labzemē. Šī ir Aļaskas Husky, kas speciāli audzēta kamaniņu vilkšanai. Husky kamanas velkot var izmantot visus savus talantus. Lielo spēku, izturību pret augstumu, ātrumu un spēju strādāt komandā, kā arī klausīt barvedi un kamaniņu vadītāju. Mūsdienās šos suņu pajūgus pārsvarā izmanto turisma nolūkos, un suņus sen jau ir aizstājuši sniega motocikli. Tagad, kad esam izbraukuši ar Huskyiem, varam jums, skatītāji, pastāstīt vairāk par Santa Klausa ciematu. Tas ir izveidots 1985. gadā un ir atrakciju parks. Oriģināli Santa Klausa dzīvojot slepenā vietā. Un šis ciemats ar viņu ofisu tika izveidots, lai viņš spētu uzņemt lielo cilvēku skaitu, kas viņu vēlas apciemot. Te ir arī Santa Klausa pasta nodaļa, kurā nonāk visas viņam adresētās vēstules. Tā arī darbojas kā oficiāla Somijas pasta nodaļa. Katru gadu ciematiņu apmeklē ap 90 000 turistu, un ik gadu apjoms tikai aug, tāpēc plāni uz šo vietu ir grandiozi. Plānots izveidot Santa Klausa republiku zem milzu kupola, kur visu cauru gadu snigs sniegs, atradīsies piparkūku namiņu pilsēta, būs mākslīgās ziemēblāzmas un tiks pat celta milza viesnīca Ziemassvētku eglītes formā. Vai tas viss viņiem izdosies, to mēs redzēsim tikai pēc vairākiem gadiem. Šī parkā ieeja ir bez maksas, taču katra atrakcija maksā diezgan dārgi. Piemēram, ieeja sniega parkā 29 eiro, bilde ar pašu Santa Klausu 35 eiro, viesnīca Ziemassvētku ciematiņā sākot no 400 eiro par nakti un pat sausā zupiņa maksāsim 5 eiro. Līdz ar to mūsu secinājums ir tāds, ka lai gan šeit tiešām ir jauka Ziemassvētku noskaņa, visu pamatīgi var sabojāt pārlieku lielā komercializācija, ko te jūt uz katra soļa. Par cik mūsu plāns bija pavadīt Ziemassvētku vakaru mežā, baudot kluso dabu un cepjot desas, mums vajadzēja doties uz lielveikalu, lai šo to iegādātos. Pareizes varam jūs pastāstīt to, ka cenas ir visai līdzīgas Latvijas cenām. Mēs ar Lammu meklējām tagad ziemeļbriežu desas, bet pēc nosaukuma nekādīgi nevar pateikt. Un desas te ir daudz. O, te jau viss kas ir. Kas maksā 139 eiro par kilogramu? Kas tas tāds ir? Pagaidu, es neesmu pārpratis vai kā? Augsti kūpināta ziemeļbriežu gaļa. Jā, nu tā maksā 20 eiro, jā. Paciņa maksā 20 eiro kilogramā. 139, tas ir daudz. Vistas kājiņas kilograms maksā 3,95. No visas filē? Vistas filē ir gabaliņos 4,39. Bet tas ir puskilograms. Bet tāpat nav tik traki. Lāsas šeit maksā? 7,99 kg. Tas ir rekur milzīgs, smags lāšs. 14 eiro 29. Tas ir lēti? Jā. Nē. Teiksim, šāda te bagete, cik tā maksā? 6 eiro. Bet tur daudz gaļas. Tas tā kā pat lētākā lidostās. Daudz lētāk. Reiku, teiksim, ābolu maksā eiro 49 par kilogramu. Tas arī nav daudz, ne? Viņiem arī kaut kāda rupmaize ir. Tā maksā 5,85 eiro, viņiem jau mīkst. Viņiem ir savādāks tas rupmaize, tik un tā, nav tā kā mums. Šāda te rupmaize maksā 2,59 eiro. Tā izskatās, ka cenas pieņemams.
Atraduši visu vajadzīgo, devāmies uz savu piknika vietu mežā. Nu ko, mēs esam atgriežies atpakaļ vietā, kur mēs bijām pa dienu. Un šobrīd ir Ziemassvētku vakars, līdz ar to mēs plānojam to pavadīt šeit. Esam jau nedaudz iekārtojuši. Jā, kā redzat, mums gaismas dažs iet uz beigām, bet dažs tikai sāks darboties. Tād mums plāns vēl šeit ir kurināt ugunskuru un cept desas. Šeit mums ir būdiņa, kurā atrodas malka. Ko tas dursis jāvar rekā sāna. Tā, malka īstenībā te ir ļoti daudz. Tikai jautājums, kurien saskaldīt. Īsti tā kā bluķis te nav ārā nekur, ne? Bet nu labi, kaut kā mēģināsim. Bet jāsaka, īstenībā tas ir nereāli krūti, ka vienkārši šitā ir pieejama malka, skaista ugunskura vieta, un tas viss ir par velti. Nu, visur tā nav. Tā, te mums jau pāris pagalas. Tagad vajadzētu viņus saskaldīt. O, skaldās ļoti labi. Un bijām lielveikalā pirms tam un nopirkam arī degšķidrumu, tā ka mēs bišku nočītosim. Tā, saliesim kārtīgi degšķidrumu, lai viņš tur sasūcās. Un tad jā, mums būs diezgan viegli iekurināt šo ugunskuru. Mēģinam aizdedzināt grilu. Izskatās, ka kaut kas sāk degt. Nu jā, izskatās, ka malki ir slāpji, tāpēc arī grūtāk. Nu redz, viņš ļoti labi ir iekurējies. Nē, šī bija vienkārši jāpagaida, kamēr sniegs nokūst. Pirms cepsim desas, uzvērīsim sev arī nūdeļu zupiņas. Mums te ir tāds katliņš līdzi. Tā, mums te pie ugunskura ir tāda uzparīgta, kas ir paredzēta grilēšanai, bet uz viņa ļoti forši var uzlikt arī katliņu. Redz kā. Tā ir laiks tagad likt desiņas cepties. Tā, jo izskatās, ka karstums ir labs. Kas pa tūmiem. Nezinu, kā jūs šogad pavadat Ziemassvētku vakaru, bet mēs to ar Laumu pavadam šādu. Šeit Labzemē, zem klājām debesīm. Un mums galdā šodien būs ceptas desiņas ar sausajām ķīniešu nūdeļu zupiņām. Nav jau nozīmes tam, ko jūs liekat galdā, bet nozīmes ir tam, kā jūs pavadat Ziemassvētkus. Vai tas ir kopā ar saviem mīļajiem, vai kaut kur tālu siltajās zemēs, vai arī vienkārši zem klājām debesīm, tā kā mēs to darām. Mēs to darām šādi, tāpēc, ka mums patīk piedzīvojumi. Viena no aktivitātēm, ko parasti dara Ziemassvētku vakarā vai īsti pirms tam, ir eglītes rotāšana. Par cik mēs mājās neesam, mēs rotāsim eglīti mežā, un par cik nevar atstāt atkritumus mežā, mēs viņus rotāsim ar burkāniem un āboliem, kas būs arī našķis stirniņām un ziemeļbriežiem, kas šeit nāks. Iesim meklēt eglīti. Tā, mēs nekur tālu nebrienam to eglīti meklēt, bet te nu viņa ir un vienkārši mēģināsim viņu izrotāt tā, lai arī zvēri var atnākt un apēst tos burkānus un ābolus, ko mēs viņā sakarināsim. Un tas viss nesīs prieku gan mums, gan arī zvēriņiem. Tā, reiku ir ļoti laba lieta, ko līdzi paņemt, ir padirsenes, vai arī kā jūs viņu saucat, es nezinu. Paliknītis. Dubša paliknītis, teiksim tā, jā, zolīdā bēdā. Nu ko, ir laiks ņemāt desiņas, ēst maizīti. Viņu? Starp citu viņu rupmaize, garšo pēc rupmaizes tikai mīksta. Daudz mīkstāk nekā musējā. Vau, garšo. Bet jāsaka, ka šādu te Ziemassvētkus mēs vēl neesam pavadījuši nekad. Es noteikti ne, tu? Es arī ne. Bet man ļoti patīk. Man arī. Īstenībā iesakam kaut ko tādu pamēģināt. Teiksim, šī vieta arī ļoti elementāri atrodam. Viņa kaut kādā 20 km no Rovaniemi. Apmēram 20 km, jā. Bet es nezinu, man liekas, ka mazāk, jo atbraucam ļoti ātri. Bet vispār Somijā ļoti daudz, kur ir mežos šādas te būdiņas, kur viss ir sagatavots, lai jūs varētu mierīgi un forši kempingot, kurināt ugunskuru un pavadīt šādu laiku. Jā. Tas viss ir tāpēc, lai cilvēki ziemā vairāk iet pie dabas. Laikam nē. Bet tas ir kolosāli, tas tiešām kolosāli. Noteikti esat pamanījuši to, ka mēs esam ļoti stilīgi saģērbušies, un paldies par to mums ir jāsaka latviešu zīmolam Move Addict, kas šādas stilīgas drēbes. Nākamajā sērijā skatieties,
mūsu ālēšanās ar sniega motocikliem pa Labzemes laukiem un mežiem, cik iespaidīgi un krāšņi ir Labzemes ledus viesnīca un kā mēs baudījām augsto laiku somu stilā. Paldies, ka skatījāties, spiediet patīk, padalieties ar šo video un atstājiet kādu komentāru, lai šis viss palīdzētu šī kanāla augšanai.